Pirmajā brīdī likās, kā tā var uzmest skatu dažiem vārdiem un kaut pusstundu stāstīt kaut ko pilnīgā tādā randomā kaut ko. Gribēju pasmieties, salīdzināt ar horoskopu nozari, bet wow! Es sevi tur tā saklausīju, ja godīgi. Tā kā, kaut kas tur ir tajā visā, būs jāpapēt sīkāk. Jā, par to humoru sadaļu arī nevar noturēties, protams, par dzīvniekiem arī parunāt. Visi te runā par dzīvniekiem. Kā zināms, aizsardzības nozarē ļoti mīl salīdzināt sevi ar dažādiem dzīvniekiem, ar zvēriem, kas demonstrē spēku, apņēmību. Tur ir visādām valstīm simboli, pūķi, lāči, lauvas un tā tālāk. Un tad mums Latvijā bija viens tāds aizsardzības ministrs, neteikšu kurš, gan jau paši zināsiet, kurš izvēlējās sev par simbolu vai tā kā Latvijas aizsardzības simbolu ezīti. Jo ezis ir tāds, simpātisks ļoti dzīvnieks, mazs, ņiprs ar adatām un dzīvojot blakus lielam lācim. Viņš, kad kāds briesmas sarojās kamoliņā, un tad lācim grūti viņu apēst. Un tas nav unikāli, jo tajā pašā Amerikā bieži vien arī runā par dzeloņcūkām, porcupine principiem, ka dzeloņcūka ir tā, kas ar indīgiem sariem tur var lielākam dzīvniekam nodarīt postu. Singapūrā, piemēram, ir saindēta garnele, ir viņas visaptvarošās aizsardzības simbols. Ja blakus kāda lielā valsts viņu sēdīs, tad slikti viņiem būs. Ja? Tas, ko neviens nepateica mūsu ministram, un es arī negribēju būt tas cilvēks, kas to pasaka, ir, ka ar ezīti ir neliela problēma. Ezītis guļ pusgadu. Līdz ar to mēs varētu nogulēt to karu vai vēl kaut ko, bet labi. Tagad nav mums tas ezītis. Bet labi, atpakaļ pie temata. Jā, kas es esmu? Es esmu Rolands Heniņš, es esmu lojalitāti. Ilgadīgs aizsardzības ministrijas darbinieks, vairāk kā 20 gadus. Esmu valsts sekretāra vietnieks, politikas direktors, bet vienlaikus jau gadu esmu arī Nacionālā kiberdrošības centra vadītājs, kas ir virtuāla iestāde, par ko varbūt nedaudz vairāk pastāstīšu. Bet arī šīs pašas iestādes rašanās fakts iemesls ir tas, ka šo te kiberjautājumu mūsu dzīvē paliek aizvien vairāk. Un skar ikvienu, nav vairs tā tehniska lieta, tā ir ātri kļūst par ekonomisku, politisku lietu. Un mēs redzam ikdienā, ka kamēr viss ir labi, nevienam baigi neinteresē. Ko tur varis dara, visu kontrolē, viss notiek certā. Bet tiklīdz kaut kas notiek, ir kaut kāds 15 minūtes, ka tas jautājums jau kļūst par prezidenta Rinkeviča vai premjeras Siliņas jautājumu, un tad viņi grib rakstīt Twitterī kādu komentāru par to, kas tad ir noticis. Un sniegt savu redzējumu, tā eskalācija ir nenormāli strauja no vienkārši tehniskas lietas līdz ļoti politiskai un sensitīvai un komunikācijas lietai. Un, protams, tas datu apjoms, ko ikdienā mēs apstrādājam un apstrādāsim aizvien vairāk uz priekšu, tas, protams, rada sabiedrībā gaidas un ekspektācijas, ka tie visi dati un pakalpojumi būs ātri pieejami un ka mēs to visu arī spēsim nosargāt un nodrošināt un parūpēties par savu drošību. Bet tas nenotiek pats no sevis, tas ir tāds ikdienas darbs, kurš arī ies plašumā, un līdz ar to kiberdrošība, kiberaizsardzība ir tāda augoša joma, augoša nozare, kur katram no mums ir loma. Un tie draudi mums, tā ļoti vienkāršojot var teikt, ir divi lieli. Viens tās ir naidīgas valstis, kas mēģina ietekmēt mūsu dzīvi, sadzīvi un valsti un nozagt datus un iegūt piekļuves, un lai to vēlāk izmantotu un izspiegot mūsu. Un otrs drauds ir dažādi veidi krāpnieki, kas mēģina gan izkrāpt informāciju datus no uzņēmumiem, no biznesa, gan arī apkrāpt vienkāršos iedzīvotājus. Un varbūt esat pamanījuši, mēs arī tādu reklāmas kampaņu esam šomēnes pēdējā mēneša laikā īstenojuši, saucās Ošas pēc schēmas, kur cenšamies atraktīvā veidā pievērst uzmanību šiem tādas kiberhigienas aspektiem arī vienkāršiem cilvēkiem, jo pagājušajā gadā, kā mēs zinām, aptuveni 16 miljoni eiro tika izkrāpti no Latvijas iedzīvotāju kontiem. Mūsu mērķis ir, lai šī summa neaug, lai šī summa samazinās. Ko tad mēs ar to visu
Visu mēģinam darīt. Visi kopā strādājam. Kā jau minēju, gadu mums jau darbojas šis Nacionālais kiberdrošības centrs. Gadu mums spēkā ir Nacionālais kiberdrošības likums. Jau arī 2 mēnešus mums ir spēkā minimālās kiberdrošības prasības. Un vēl strādājam pie tiem dažiem atlikušajiem normatīviem aktiem, lai mums tā visa ekosistēma būtu ieviesta. Bet šeit pirms 2 nedēļām bija TET rīkots pasākums arī par kiberdrošības jomu. Tur bija mans igauņu kolēģis un igauņu kolēģis, kurus mēs vienmēr sakam, ka igauņiem viss ir labāk un zāle zaļāk un tā tālāk. Viņš no skatuves paslavēja Latviju, ka mēs Latvija esam vismaz tajos normatīvos aktos čempioni. Un viņš to, man liekas, domāja bez sarkasma, jo Igaunijā viņi pat vēl likumu nav apstiprinājuši. Un tas jau nav tā, ka to likumu var apstiprināt, kurā brīdī grib, jo Eiropas komisija piemēro sankcijas tām valstīm, kuras visām 27 valstīm jāadaptē NIS2 direktīvu un piemēros finanšu sankcijas tām valstīm. Igauni nav pat likumu apstiprinājuši, mums jau viņš gadu spēkā. Tā kā man bija patīkami dzirdēt, un es gan jums, gan visiem pāriem turpmāk vismaz kādu gadu šo stāstīšu, ka mēs esam šī jomā vismaz priekšā Igauniem. Bet, protams, arī tādā ziņā šis likums un noteikumi viņi paplašina to jomu skaitu, uz kurām attiecās šīs minimālās prasības. Un, esam mēs tādā ceļa sākumā vēl tikai, jo mums 1. oktobrs bija tagad arī termiņš, ka visiem šiem būtiskajiem un svarīgajiem uzņēmumiem un kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem bija jāiesniedz pašnovērtējums par to, kā viņi nodrošina savu minimālo kiberdrošības līmeni, jāieceļ drošības pārvaldnieks. Bet tas ir tikai sākums, un mēs vēl mēģinām apjaust visu to loku, uz kuriem šis mūsu valstī attiecās, un tur tas skaits ir tuvu 1000, tā kā tur būs diezgan daudz darba. Bet jūs par to runāsiet arī nākošajā sadaļā, taču es tikai uzsvēršu no savas puses, ka tas, kuriem mēs mēģinām stāstīt, komunicēt, ka šīs minimālās prasības nav tikai tāda, valsts iegriba vai vēlme kādam uzlikt slogu, kā mēs bieži vien arī dzirdam no dažādiem uzņēmumiem. Viņa tā pirmā reakcija ir, ka tas ir administratīvais sloks. Bet, man liekas, jāskatās ir no 2 pusēm. No viens, protams, tas ir pienākums, sevišķi, ja tas attiecās uz kritisku pakalpojumu nodrošināšanu un iedzīvotājiem pašu datu aizsardzību. Bet no otras puses tas arī, man liekas, ir tāds kaut kāds nosacīts standarts, lai mēs visi parūpētos gan uzņēmumiem, gan iestādēm, gan arī cilvēkiem, gan par savu datu drošību, gan par savu biznesu. Un tas ir, man liekas, visu interesēs, un es mēģinu aģitēt, saskatīt arī šo pozitīvo pusi šajā visā stāstā. Centrs ir virtuāls, kā jau piediena nozarei. Centrs sastāv būtībā no tādām 2 daļām. Viena ir CERT-LV sadaļa, kas ir šī operacionālā sadaļa, kas arī monitorē ikdienā kibertelpu un proaktīvi rīkojas un novērš incidentus. Un tad otra ir politikas uzraudzošā, koordinējošā, starptautisko sadarbību īstenojošā sadaļa, kas ir aizsardzības ministrijā. Un par to naudu runājot, ka vajadzētu kiberdrošībā ieguldīt valsts naudu. Viss, kas attiecās uz kiberdrošību, viss CERT budžets gadiem nāk no aizsardzības ministrijas finansējuma. Tur nav nekas jāieliek, viņš jau ir daļa no šī finansējuma. Tā kā 5% mums nav vēl, būs nākošais gads, un nebūs 5, būs bišķi mazāk. Tas tā, fact-checking, bet kiberdrošība jau ir tur iekšā, jo vēsturiski daudzām valstīm ir dažādi risinājumi, kur veido šādus centrus vai kas pieskata kiberdrošību. Igauniem tas ir zem tieslietu ministrijas, man šķiet, lietuviešiem tas ir vēl tur savādāk. Mums ir zem aizsardzības ministrijas vēsturiski šī funkcija. Bet neesam mēs vieni, centram šīs 2 daļas. Bet visās šajās savās funkcijās, gan uzraugošajā, gan sadarbību veicinošajā, gan kiberkrīžu pārvarēšanā, gan sabiedrības izglītošanā, informēšanā, visas šīs funkcijas, kas centram ir,
Mēs cieši strādājam kopā ar valsts drošības iestādēm. Pirmkārt jau SABU, Sadarbības aizsardzības biroju, kas ir galvenie uzraugi IKT kritiskajai infrastruktūrai. Mēs strādājam kopā ar Militārās izlūkošanas drošības dienestu, kas pilda Milcert lomu, kas rūpējas par aizsardzības nozares funkcijām. Strādājam kopā ar Varamu, ar VDA, ar Latvijas banku, kas attiecās uz bankas pakalpojumiem, ar civilās aviācijas aģentūru. Un arī bruņotajos spēkos mums ir gan zemesardzes vienība, gan arī apvienotajā štābā ir struktūras, kas atbild par kiberdrošību un kiberoperācijām bruņotajos spēkos, lai gan mums vēl nav kiberpavēlniecības, kā daudzās citās valstīs, varbūt kādu dienu būs. Tā kā tā kopiena, kas kopā strādā pie šī jautājuma, ir diezgan liela, un katram ir savi uzdevumi. Un tā ir viena kopiena, tāda valsts pārvaldes, bet ir arī vēl viena kopiena, un tas ir kopīgs arī projekts Eiropas līmenī. Katrai valstī tādas kopienas, ko arī vada manā centrā viena struktūra vienība, kas teiksim, ir šī kiberdrošības, tā viņa saucās arī kopiena, kur šobrīd mums ir 60 biedri. Tā skaitā ir 2 plānošanas reģioni un Liepājas pašvaldība, ja nemaldos. Tur var būt gan pašvaldības, gan uzņēmumi, gan universitātes pētniecības iestādes. Un tā ir vieta, kur mēs regulāri rīkojam sanāksmes, un šeit kopienai, visiem, kam interesē kiberdrošības jautājumi, stāstam par aktualitātēm, par apdraudējumu, par iespējām, par informatīvām kampaņām un tam līdzīgām lietām. Tā kā, ja jums ir interese, droši varat stāties vai piedalīties kopienā, painteresēties. Un tad mēs regulāri rīkojam pasākumus, jūs tur varat piedalīties. Un, starp citu, viss tas, ko es stāstu, mums ir arī šobrīd pieejams izlasāms jaunā mājaslapā, saucās cyber.gov.lv. Jūs varat pastīties, mēs tikko pagājušajā mēnesī viņu palaidām, tur viss šī informācija ir kopā. Gan par normatīvo pusi, gan par visādām informatīvām kampaņām, gan par visiem pakalpojumiem, ko piedāvā CERT. Viens no instrumentiem, atbalsta instrumentiem, ko mēs piedāvājam kā daļa no šīs kopienas, ir arī iespēja maziem vidējiem uzņēmumiem pieteikties uz grantiem savas kiberdrošības stiprināšanai. Gluži pašvaldības ne, bet jūs varat informēt vai atbalstīt savās pašvaldībās esošos uzņēmumus, ka ir šāda iespēja. Šobrīd gan tas pieteikums ir noslēdzies, mēs strādājam pie jauna, bet tur līdz 60 000 eiro tādi granti ir pieejami. Bet naudas ziņā, jūs skatāties uz mani, tas arī pa lielam ir viss. Ja jums gribās jaunus datorus, jaunus tīklus, e-risinājumus, tur kaut kādus pakalpojumus, kur viņš ir? Kur ir Gats Ozols? Kur viņš palika? Pie Varama. Tas viss viņiem, ja? Tā visa lielā nauda viņiem, ja? Ne man. Bet tos pakalpojumus, ko gan mēs piedāvājam, un tas ir mūsu CERT.lv, Varis varbūt pastāstīs pats vairāk, bet mēs kā valsts īstenībā piedāvājam ļoti daudzus pakalpojumus bez maksas, gan būtiskiem, gan svarīgiem uzņēmumiem, gan arī citiem pēc pieprasījuma, pēc izvērtēšanas, gan šie aizsardzība pret DDoS, gan DNS ugunsmūru, agrās brīdināšanas sensorus, pikšķerēšanas testus, arī draudu medību operācijas atsevišķos gadījumos. Un, ja mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm, tad tas gross, ko mēs kā valsts piedāvājam, ir diezgan liels un plašs. Un, ja jūs sevi redzat tajā teiksim, CERT, varat apstīties arī mājaslapā, tajos pakalpojumos, ko viņi sniedz, ka jums viņi pienākās, lūdzu izmantojiet, netērējiet naudu. Labi, biznesa, protams, jāveicina, bet diezgan daudz tiek nodrošināts arī no valsts puses. Tad noslēgumā tikai pateikšu to, ka gan tie draudi, gan arī mūsu kopīgais darbs mūs visus dzen uz priekšu. Domāju, ka mums nemazināsies tas apdraudējums arī no kaimiņu valsts. Mēs jau tā esam top 3 vai 5 Eiropā kiberuzbrukumu dažādu incidentu ziņā pret mums, ko mēģina īstenot. Tā kā darbu būs daudz, bet labā ziņa, ko mēs novērojam, ir, ka arī sabiedrības informētība aug un aizvien biežāk arī vēršās gan pie CERTA ar incidentiem, ar informāciju un ziņo par notikumiem. Tā kā, tas arī mums jāturpina, jo darbs būs.
Paldies! Jā, paldies! Viens mans jautājums šeit ir ienācis arī, es saprotu, viss lietas, bet nekas tāpat jādziet. Par kiberdrošības MPA noteikumiem. Vai nebija jānosaka pakāpeniski to ieviešanu, vai valsts iestādes, pašvaldības un citas nozares ir gatavas nodrošināt atbildību? Man liekas, ka tas jau ir noticis diezgan pakāpeniski. Likums pieņemts pēc gada. Mums ilgi gāja minimālo noteikumu izstrāde. Ne jau tāpēc, ka mēs negribējām, bet tāpēc, ka mums bija diezgan sarežģīts process to visu saskaņot, lai visiem der. Un es teiktu, tās prasības, ja tas administratīvais sloks ir diezgan mazs. Man gribētos teikt, jo īpaši runājam par valsts un pašvaldību iestādēm, tad arī par drošības pārvaldniekiem, tad tas jau nav nekas jauns un unikāls. Jums jau ir bijuši IT pārvaldnieki, viņi tad būs drošības pārvaldnieki. Es teiktu, ka būtiski tās funkcijas, kas valsts pašvaldību iestādēm ir jādara, nav mainījušās. Un nav jau arī tā, ka mēs tagad 1. oktobrī, jau ir kurš mums oktobris 7. Mēs tagad ar to pātagu stāvēsim un cik tur līdz 10 miljoni. Labi, no valsts iestādēm un pašvaldībām mēs naudu nevaram piedzīt, tikai miesas sodus. Bet tas, tā nav mūsu pieeja. Mēs noteikti darīsim to arī pakāpeniski. Nav arī tā, ka mums stāv, desmitiem cilvēku, kas ir gatavi mesties visiem virsū uzreiz. Es domāju, ka mēs to risināsim visu dialoga veidā, un ja jums ir kaut kādi jautājumi, neskaidrības par šiem jautājumiem, droši rakstiet, zvaniet, vēršaties. Mēs arī rīkojam informatīvos seminārus, līdzīgi kā tūlīt arī diskutēsiet. Mēs rīkojam arī reģionos tūlītās 4 vai 5 seminārus, kur tad lūdzu nāciet un aiciniet citus cilvēkus, kur mēs gan skaidrosim visas šīs prasības, gan arī stāstīsim par apdraudējumiem un par iespējām. Tā kā esam atvērti sadarbībai. Jā. Paldies!